Nav viegli būt pirmajam sacensībās un nav viegli arī būt pēdējam. Tā kā šī ir ļoti liela atbildība nostartēt pēdējam sacensībās. Ja ņemam vērā, ka Sindijai šīs ir pirmās sacensības, nu tad redzēsim, kā treneris palīgs arī ir uz laukuma ļoti labi, bet Sindija ir ļoti droši jūtas uz savas dzirdziņa. Siga tātad viņa ir labi iepazinusies ar maršrutiņu un viņa zina, kas viņai ir jādara. Mīļie cienījamie skatītāji, mazo kumeliņu aplokā, tā kā zooloģiskā dārzā jāsaka, lūdzu vairāk nebarot. Mums varētu rasties problēmas. Es saprotu, ka viņš ir mīšs un jauks, bet, nu, visa kā laba reizē mēdz būt par daudz. Un tātad Sindija Samahvalova ar zirgu Siga izpilda arī 5. darbību. Jā, tieši tā, pie numuru 7, zirdziņš tiek veiksmīgi apstādināts. Tiek veikts arī lēkšu kārtiņas, tiek veiktas veiksmīgi, neko nenogāžot. Un tātad Sindija dodas lēkšos enerģiski arī, es saprotu, uz 2. fāzi, tā kā, mīļie skatītāji, pirmās sacensības, abas fāzes. Ja jūs redzējāt, ka bija dalībnieki, kuri tikai gāja 1. fāzi, šeit Sindija ar zirgu Siga dodas arī 2. fāzē, ļoti veiksmīgi un drosmīgi pārvara 2., 3. šķērslīti, un tātad ar skaļiem aplausiem mēs pavadam Sindija Samahvalova zirgu Siga pāri 4. šķērslim, kā mūsu pēdējo noslēdzošo dalībnieku maršrutā numur 1. Tas bija mūsu vadības maršruts.